Tūlīt ieslēdzu arī ierakstu. Tad mūsu šīs dienas tēma ir pārmaiņas. Apskatīsim jauno Autodesk programmatūru licenču iegādes procesu, tad, kā viņu dēvē pats Autodesk, New Buying Experience. Šodienas plānā tad apskatīsim, kas ir New Buying Experience un ko tā nozīmē klientiem. Salīdzināsim šo te jauno modeli ar mums ierasto, tā teikt, veco. Būs arī demonstrējums, kā tad šis iegādes process šobrīd izskatās klientiem. Nedaudz pieskarsimies tam, kā mēs varam palīdzēt klientiem. Izstāstīšu arī dažas nianses, kas tātad jāzina, veicot šo Autodesk programmatūru iegādi, un tad nobeigumā atbildēšu jau uz jūsu jautājumiem, ja nu tādi vispār būs. Noteikti visi zināt, ko mēs tad īsti darām. Šajā te labajā pusē varat redzēt mūsu galvu. Tikai to, ka piedāvājam arī attīstības. Bieži vien to varbūt aizmirst. Uzņēmumiem pielāgotas apmācības, gan šīs te grupu nodarbības, gan arī individuālas apmācības, tā kā visi var sarunāt, izdomāt pēc uzņēmuma vajadzībām. Piedāvājam arī konsultācijas, kas ir saistītas gan ar piemērotākā produkta izvēli, arī par citiem tehniskiem jautājumiem. Mums ir izstrādāts Revit template, sagatava latviešu valodā, kas tātad šo te darbu ar Revitu palīdz uzsākt daudz vieglāk un ātrāk, un piedāvājam arī lazeru skenēšanas pakalpojumus. Izmantojot izdevību, vēlamies arī pateikties visiem klientiem, kas mums ir jau uzticami ilgus gadus, un ceram, ka tas tā arī paliks. Kādas izmaiņas ir ieviesis Autodesk? Ja nu runājam tā pavisam īsi, tad sākot ar šī gada 16. septembri maksājumi ir veicami uz Autodesk kontu. Mums ir īrijas konts. Šeit gan jāpiebilst, ka mēs, Infra Latvija, turpinam konsultēt klientus. Mēs nekur neesam pazuduši. Konsultējam gan par piemērotākās programmatūras izvēli, gan sagatavojam jūsu vajadzībām atbilstošus piedāvājumus, sniedzam gan tehnisko atbalstu, gan citos jautājumos. Nedaudz par laika grafiku, tā teikt, par ieskicējuši jau šo te vēsturi, var teikt, ka mūsu reģions ir pēdējais, kur šīs izmaiņas ir ieviestas. Viss tas aizsākās, ja pareizi atceros, ar Austrāliju, tad arī ar Ameriku. Un arī mūsu reģionu, tā teikt, ir skārusas šīs te pārmaiņas. Jāsaka, ka manā laikam tās ir tādas lielākās pārmaiņas, kas ir bijušas, un tāpēc arī nolēmu izveidot šo te tiešsaistes semināru, kur vēlreiz visu tātad izstāstīšu. Pārmaiņas, nu kā kuram, citiem patīk kaut kas jauns, citiem gan otrādāk šīs te pārmaiņas uzdzen stresu, bet, nu, kopā mēs tad tiksim skaidrībā, kas tad ir noticis un kā mēs tātad šīs te Autodesk programmatūra licences iegādājamies turpmāk. Īstenībā, Autodesk arī pats ir, tā teikt, jau labu laiku gatavojies šim pārmaiņām. Varbūt kāds bija pamanījis, varbūt kāds nē, bet pirmais e-pasts klientiem tika izsūtīts jau 8. jūlijā, tātad vasarā. Un kopā šie te e-pasti ir bijuši 4. 30. jūlijas, 20. augusts un 16. septembrī. Tātad pārmaiņas jau tika ieviestas, tā teikt, praksē dzīvē. Arī mums bija daudz sagatavošanās procesu, jāmaina gan sistēmas,
gan jāpārdomā viss mūsu, tā teikt, tālākais darbs, bet, nu, tā kā ir pagājis kāds laiks, un esam tātad jau sapratuši, kā kas strādā, protams, arī bez dažādām kļūdām, pārmaiņas nevar iedomāties. Nedaudz īsumā par klientu veidiem, kas varbūt nebija tik ļoti nošķirts iepriekšējā ierastajā modelī, bet šobrīd ir, var teikt, divu klientu veidi, kas ir government, tātad valsts klienti. Un valsts klientiem šis te Autodesk programmatūras iegādes process paliek nemainīgs. Tātad viss, kā ir bijis iepriekš, valsts klienti pārsvarā arī veic šos te iepirkumus un, tā teikt, rēķinu izrakstām mēs. Autodesk pats ir uzteicis, jau tā teikt, šos te valsts klientus, to mēs varam redzēt savā partneru portālā, taču ir arī tādi klienti, jā, kuriem nav piešķirts šis status, bet nu, tad mēs sazinamies ar Autodesk, izstāstām, jā, ka klients ir valsts un tiek mainīts viņam šis status, līdz ar to arī iegādes process, tad paliek nemainīgs tāds, kā ir bijis iepriekš. Un otrais veids, jā, tāds vislielākais, tātad uzņēmumi, personas varbūt kādu aizmirst pieminēt, bet nu, tā doma ir skaidra un tieši šos uzņēmumus jau šīs izmaiņas skar visvairāk. Salīdzināsim divus šos modeļus, kā minēja ierastais un jaunais modelis. Tad, kā redzat, gan šajā te iepriekšējā, gan jaunajā modelī mēs varam pievienot papildus licences, principā jebkurā laikā, kad tas ir nepieciešams klientam. Tāpat varam arī samazināt licenču skaitu. Protams, tas ir vairāk domāts tad, kad klientam ir šis atjauninājums un mainās vajadzības, un līdz ar to mainās arī skaits. Varam mainīt licenču abonementu termiņu. Tas arī attiecas uz to brīdi, kad klientam ir, tā teikt, atjaunošanas termiņš pienācis. Tāds kā jauninājums ir šī te ceturtā, tā teikt, iespēja funkcija, jeb veikt produkta maiņu pret citu, jebkurā laikā. Ierastajā modelī tā, ka mēs varam arī, piemēram, abonementa termiņā, kad ir abonementam pagājuši, jā, piemēram, 6 mēneši, mēs varējām pārveidot vai Revitu vai Civilu par AEC kolekciju, un respektīvi tā cena tika aprēķināta pēc šiem te mēnešiem. Šobrīd ir tā, ka mēs atjaunošanas laikā varam pārveidot arī, piemēram, AutoCAD LT licenci par AEC kolekciju. Un šīs te AEC kolekcijas cena būtu, respektīvi, par atjauninājumu cenu, kas ir izdevīgāk nekā abonēt jaunu abonementu AEC kolekcijai. Jāsaka, ka tāds labs jauninājums ir arī tas, ka mēs varam pievienot papildus produktu pie esošā kontrakta jebkurā brīdī, un jaunajā modelī aprēķins tiek veikts pa dienām. Ja iepriekš bija tā, ka, piemēram, mēs vēlamies pievienot pie kontrakta palicis mēnesis un 2 dienas, tad Autodesk to rēķināja kā 2 mēnešu termiņu. Līdz ar to, jā, klientam, var teikt, sanāca pārmaksāt, bet nu, šobrīd par to nav jāuztraucās, jo aprēķins tiek veikts tā kā pa dienām. Vienīgais, kas ir jāpiebilst, ja mēs runājam par produktu maiņu, tad
Jaunajā modelī mēs varam nomainīt produktu tikai atjaunināšanas, tā teikt, laika atjaunošanas posmā, kas ir 90 dienu laikā pirms esošā abonementa termiņa beigām. Apskatīsim arī maksājuma iespējas. Tātad, kā klients var norēķināties ar Autodesku. Pirmais, šī ir kredītkarte, debetkarte. Tātad pirms apstiprinājuma klients ievada savas bankas kartes datus un veids apmaksu uzreiz. Pēc tam saņem arī šo te gala rēķinu, ko tad var iesniegt grāmatvedībā. Autodesk pieņem arī dažāda veida kartes, ieskaitot Visa, Mastercard. Tā kā, jā, tas ir diezgan ātrs veids. Ievadām visus datus un veicam apmaksu par programmatūru. Tad ir tiešais maksājums. Nav īsti populārs, laikam jāsaka, Latvijā. Tur ir jāievada savas bankas informācija, un tādā veidā maksājums jā, arī tiek veikts Autodeskam. Tad ir pēcapmaksa, 30 dienu pēcapmaksa. Tātad pēc piedāvājuma apstiprināšanas klients tā teikt piekrīt šim 30 dienu apmaksas termiņam, saņem rēķinu un veids bankas pārskaitījumu. Tātad jā, šajā rēķinā ir redzami visi bankas dati, kas ir nepieciešami un kur tad šīs pārskaitījums ir jāveic. Šeit varbūt jāpiebilst tāda nianse, ka pēcapmaksu var veikt tie klienti, kuriem šis te e-pasts ir principā uzņēmuma domēns. Ko tas nozīmē tiem klientiem, kuriem ir Gmail konti, inbox konti vai kādi citi, tad pēcapmaksa diemžēl nav iespējama. Un ceturtais veids ir PayPal. Tad klients ielogojas savā PayPal kontā un veids maksājumu. Praksē jā, šobrīd ir arī gadījumi, kad pat uzņēmumiem nav šīs te bankas kartes un arī nav uzņēmuma domēns, tā teikt. Tā kā mums ir veids, kā to atrisināt. Ja kādam tā gadās, jā, tad droši mēs tad izstāstīsim, kā mēs varam šo te visu sakārtot. Nedaudz par to, kā darbojās šī programmatūra tieši pa termiņiem. Tad, ja jums ir abonements, kas, piemēram, beidzas 1. oktobrī, tad mēs apstiprinām piedāvājumu, un mums ir 30 dienas samaksāt rēķinu, kā jūs redzat šeit. Ja klients pārsniedz šīs 30 dienas, tad Autodesk vēl piešķir papildus 15 dienas, taču jārēķinās ar to, ka šajā laikā programmatūra var pārstāt darboties. Un, ja klients paspēja apmaksāt 45 dienu laikā šo te rēķinu, tad produkts turpina darboties. Nu, labāk, protams, orientēties uz tām 30 dienām, lai nav nekādi pārāvumi programmatūru darbībā, lai tad netiek kavēts jūsu darbs. Ja tomēr tiek nokavētas arī šīs 15 dienas, tad programmatūra pārstāja darboties un viņu vairs nav iespējams pagarināt. Klientam ir iespēja tātad ņemt šo te jaunu abonementu. Tā kā jāatcerās tas, ka jāapmaksā, ja tā ir pavadzīme ar pēcapmaksu, tad, ja mēs maksājam ar pēcapmaksu, tad apmaksa būtu jāveic 30 dienu laikā. Izgājām tā teikt cauri teorijai diezgan ātri, nelielam tādam ieskatam, un mana doma, šobrīd ir parādīt, kā izskatās iegādes process. Tātad nodemonstrēšu jums nedaudz, kā tas izskatās jums no klienta puses.
Tas, ko mēs darām, jā, mums ir tā teikt, sava sistēma, kur mēs tad izveidojam pieprasījumu par Autodesk programmatūru. Tā vai jūs tagad redzat manu e-pastu, tā teikt, varbūt kāds var jā, ātri pateikt, lai nav tā, ka es rādu kaut ko citu un stāstu ne par to. Nu, cerams, ka jūs redzat jā, šo te piedāvājumu. Tātad, kā tas izskatās, esmu izveidojusi pieprasījumu Autodesk sistēmā par programmatūru klientam. Jā, šis ir fiktīvs klients, mans izdomāts uzņēmums, bet tā doma tāda, lai parādītu, kas jums ir, tā teikt, jāgaida e-pastā. Tad šādi izskatās šis te e-pasts, ka jūsu Autodesk quote is ready. Tad redzam, jā, šo te kontaktu informāciju, klienta datus, klienta uzņēmumu. Jā, kā teicu, šis ir fiktīvs uzņēmums. Un tātad arī produktu, cenu, datumu un tam līdzīgi. Jā, te PVN nebūs iekļauts, jo man nav vienkārši PVN numurs pievienots. Un tad mums ir opcija tā kā ņemt šo te izvēlēties buy vai review in account. Ko tas nozīmē? Tad mēs aizējam uz Autodesk kontu, kas ir manage.autodesk.com. Ātri arī ielūgošos šajā kontā un tad turpināsim šo demonstrējumu, jā, lai jūs redzat, kā tas izskatās arī jūsu jā, kontā. Pirms mēs sūtām piedāvājumus, mēs arī bieži vien pārjautājam, uz kuru e-pastu jāsūta, uz šo tā teikt, kuru kontu, lai nav tā, ka aizsūtām varbūt kādam citam vai arī kādam darbiniekam, kas vairs, tā teikt, nestrādā uzņēmumā. Tad šis piedāvājums mums būs redzams arī galvenajā sadaļā, ieejot savā Autodesk kontā. Un to mēs arī redzam sadaļā quotes, kas ir zem billing and orders. Vēlreiz pārskatām šo te piedāvājumu. Atvērsim viņu šajā te kontā. Jā, nu nedaudz jāuzgaida, bet izskatās, ka man viņš vispār nevar vaļā. Tā, nē, tikko bija nedaudz pasteidzos. Tā, pacietīgi gaidām. Ja nu jums rodas kādi jautājumi, jūs droši varat rakstīt, uzdot man jautājumus, priecāšos tiem atbildēt. Tātad te mēs redzam šo te vēlreiz, tā teikt, apkopojumu, ko tad mēs pērkam mūsu uzņēmuma rekvizīti. Šeit jāpievieno PVN numurs. Parasti tas tiek pievienots arī automātiski, bet tā kā šī kompānija nepastāv, tad man būtu jāieraksta šis te PVN numurs. Un tad PVN likmei būtu arī jāpazūd. Tā es nezinu, vai es tikšu tālāk. Jā, tikšu tālāk. Šeit ir redzamas šīs te metodes, par kurām es minēju. Pievienojam kredītkarti vai izvēlamies pay by invoice. Vēlreiz pārbaudām visus rekvizītus. Ja nepieciešams, varam pievienot arī kādu komentāru, piemēram, kuram darbiniekam šī programmatūra ir paredzēta vai kādas citas, tā teikt, piezīmes. Tad mums būtu jāspiež review order un pēc tam arī submit. Nu, šajā gadījumā es to nedarīšu, jo tas nav īsti, tā teikt,
pasūtījums. Pēc tam, kā jā, šis te piedāvājums ir apstiprināts, tad šeit jūs redzēsiet, ka viss ir kārtībā. Apmaksas termiņš 30 dienas, tad būs apmēram tāds teksts: Thank you for your order, un tā kā your license is ready. Pēc tam, kad jā, šis piedāvājums ir apstiprināts, jūs saņemat arī e-pastu, kurā tātad mēs redzam pasūtījuma detaļas šādā te veidā, arī apkopojums. Un 24 stundu laikā tiek atsūtīta arī pavadzīme, tad rēķins, kas ir jāapmaksā. No e-pasta viņš izskatās šādi, varbūt nedaudz nevar saprast, jā, ka tas ir gala rēķins, bet šeit nu viņš ir PDF formātā, kas tātad ir jāapmaksā. Ja, protams, ir izvēlēts šīs apmaksas veikts pēcapmaksa. Visus rēķinus, visas pavadzīmes mēs redzēsim arī sadaļā Invoices. Tad pavadzīmes, te var redzēt arī šos te paymentus, maksājumus, kas jāveic, pasūtījumu vēsturi un tam līdzīgi. Tātad šobrīd tāda lielāka iesaiste ir tieši klientam ar šo te savu Autodesk kontu. Mums ir izveidota arī instrukcija latviešu valodā, ko tad sūtam klientiem, kad tiek veikts šīs te programmatūru pasūtījums. Jā, tad latviešu valodā viss vēlreiz ir izstāstīts diezgan saprotami. Taču, ja klientam kaut kas nav skaidrs, tad, protams, mēs palīdzām visu atrisināt. Tā kā šādu te jūs saņemat, tā teikt, ziņu pēc tā, kā apstiprinat pasūtījumu un varat sākt izmantot savu programmatūru, ja tas ir, piemēram, jauns abonements. Jā, tā kā visi rēķini pieejami šajā te sadaļā. Tā, Andris jautāja, ar vēlme samaksāt pirms laika līdz vai var vienkārši. Jā, to var darīt. Galvenais šo te kvalitāti ir apstiprināt principā līdz 6. janvārim, ja jūs domājat par šīm te cenu izmaiņām. Tā, turpināsim tālāk ar prezentāciju. Tātad, kā jau minēju, mēs turpinam būt, mēs konsultējam klientus, mēs palīdzam klientus. Mūsu klienti iegūst arī dažādus, tā teikt, labumus, ja tā var definēt. Tad, tas ir gan tehniskais atbalsts latviešu valodā, palīdzam arī šajā programmatūru aktivizēšanas procesā. Šobrīd ir laba iespēja iegūt līdzfinansējumu apmācību kursiem. Par nedaudz pastāstīšu arī noslēgumā. Piedāvājam atlaides kursiem mūsu certificētā Autodesk mācību centrā. Ir arī, protams, sniedzam šo palīdzību dažādos jautājumos, kas saistās, piemēram, kaut vai ar uzņēmuma adreses nomaiņu vai uzņēmuma nosaukumu maiņu vai galvenā kontrakta menedžera maiņu. Tā kā, lai jums pašiem nebūtu jātērē savs laiks, jūs droši sazinieties ar mums un mēs to visu nokārtojam jūsu vietā. Tā kā ir ļoti daudz dažādi jautājumi, par ko klients varbūt pat neizdomājas, bet to visu mēs palīdzam sakārtot. Jā, tas arī attiecās, piemēram, uz licenču transferu. Ja ir kāds uzņēmums sadalījies divos uzņēmumos vai tieši otrādāk apvienojies ar kādu vai mainījusies uzņēmuma tiesiskā forma un tam līdzīgi. Tā kā vienmēr esam šeit un palīdzam klientiem. Varbūt kāds nav, tā teikt, pamanījis, vai kāds vēl nezina, mums ir šī te BIM projektētāja datubāze, kas palīdz veicināt
Ja, tad klientu uzņēmuma atpazīstamību un arī nodrošina šīs te sadarbības iespējas. Tā kā, ja ir vēlme un ja jūs vēl nesat, tad droši var pieteikties šai te datu bāzē, aizpildot tādu kā nelielu anketu. Piedāvājam arī bezmaksas dalību Revit, Magica, Dynamo un citās atvērtajās izmēģinājuma nodarbībās, kur tātad klienti instruktora vadībā var izmēģināt kādu no programmatūrām darbībā, un arī rīkojam dažādus seminārus, gan ar BIM saistītām lietām, gan arī, kā piemēram, šodien par autodesku pārmaiņām. Tā kā darām, tā teikt, visu kaut ko un, protams, mēģinām palīdzēt klientiem jebkurā jautājumā. Izmantojot izdevību, jā, vēlos arī tā teikt painformēt par šo te iespēju, apmācību iespēju ar līdzfinansējumu. Tā nepārslēdz laikam. Jā, šis te tad ir iespēja apgūt dažādus kursus, kā jūs redzat, AutoCAD, Civil 3D, Revit un arī citi ar šo te līdzfinansējumu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo projektu, tad droši zvaniet manai kolēģei Aritei, kas ir apmācību koordinātore. Šeit jūs varat redzēt gan telefona numuru, gan arī e-pastu. Pirms tam vēl pieskarsimies šiem te jaunumiem, kas būs spēkā jau ar 7. janvāri. Tātad Autodesk ir paziņojis, ka mainīsies abonementu atjauninājumu cenas. Atjauninājuma cenas tiks pielīdzinātas jaunu abonementu cenām, jeb atjauninājumiem vairs nebūs pieejama šī te 5% atlaide. Ja, piemēram, jauns AutoCAD LT abonements maksāja 460 eiro, atjauninājums 437, tad, nu, sākot ar 7. janvāri, arī atjauninājuma cena būs pielīdzināta jaunu abonementu cenai, kas ir 460 eiro. Papildus tam jāpiemina arī, ka šobrīd bija tā, ka ņemot, pagarinot Autodesk abonementus uz 3 gadiem, šī te atlaide bija 10%. Respektīvi, ja jauna AEC kolekcija maksā 3390, tad klientam esošo AEC kolekciju ir iespējams pagarināt uz 3 gadiem, kas būtu 3075 eiro par gadu. Un kas jāpiemina pie 3 gadu abonementiem, varbūt kādam šis piedāvājums var būt saistošs. Ņemot pagarinājumu uz 3 gadiem, tad nav jāmaksā uzreiz visa šī summa. Šī atjauninājuma summa tiek sadalīta pa gadiem. Tad pirmajā gadā mēs maksājam šo te noteikto summu, otrajā gadā tādu pašu un arī trešajā gadā tādu pašu summu. Tātad, respektīvi, klients tiek pasargāts arī no šīs te inflācijas un tā teikt, sanāk ietaupīt. Ja jums kādam no klientiem šobrīd ir kāds abonements, tad droši var sazināties ar mums, apskatīsimies, vai mēs varam pagarināt vai nē, un izrunāsim visus iespējamos variantus piemērotākos. Kā minēju, jāpiebilst, ka pagarināt esošos Autodesk abonementus ir iespējams 90 dienas pirms termiņa beigām. Tā par apmācību iespējām jau izstāstīju. Pāriesim pie jautājumiem. Varbūt kāds ir radies, vai kāds vēlas padalīties ar savu pieredzi, vai kaut ko uzjautāt šobrīd. Tā, skatos čatā. Tā, Viktors jautā par
licences atjaunošanu un PVN. Jā, uzņēmumiem, kuriem ir šis te PVN numurs, tātad PVN likme netiek piemērota. Pārsvarā uzņēmumi jau uzreiz saņem šo te piedāvājumu bez PVN likmes, jā, tad viņi automātiski atrod numuru un PVN numurs tiek pievienots, respektīvi, tad PVN likme mēs neredzam šajā piedāvājumā, bet, nu, ja gadījumā ir arī tādi gadījumi, jā, kad mēs redzam piedāvājumu ar PVN likmi, taču, kā es rādīju, tātad ievadot PVN, uzņēmuma PVN numuru, šī te likme pazūd. Tā, Gatis jautā par vienu mēnešu abonementu iespējām. Vienu mēnešu abonementu iespējas ir pieejamas tikai Autodesk. Interneta veikalā mums ir tāda opcija kā Flex tokens. Ja nav dzirdēts, tad varu pēc tam izstāstīt. Doma tāda, ka mēs nopērkam kādu tokenu skaitu un tad izmantojam šos te tokenus noteiktam produktam, kas arī var būt kā alternatīva viena mēneša abonementam, ja, piemēram, produktu nav jālieto, nav jāizmanto tik bieži. Tā vairs laikam jautājumu nav, vismaz neredzu. Varbūt kāds vēl uzrakstīts vai kāds vēlas kaut ko pajautāt, tad droši to var izdarīt. Uz cik datoriem var lietot tokenu programmu no viena lietotāja? Ja tas ir viens lietotājs, tad ierobežojumi principā nav. Vismaz tā viņi ir teorijā rakstījuši. Tas būtu jāpārbauda praksē. Ja ir, piemēram, otrs lietotājs, tad uzreiz skaidrs, ka šo te summu viņi noņems par diviem lietotājiem. Bet nav agresīvi noteikti ieteiktu to, protams, izmēģināt. Tā teikt, dzīvē, praksē. Tālūk, vai ir palicis skaidrāks šis te jaunais, tā teikt, process? Jā, ja jautājumu vairāk nav, tad pateikšos jums visiem par piedalīšanos. Paldies arī par jūsu jautājumiem un novēlu jaukus svētkus, lai izdevies gada noslēgums. Zinu, ka daudziem jā, ir daudz darba, tā teikt, gada izskaņām, tā kā visiem izturību un uz redzēšanos.